Es sveicināts. Ir jau decembris. Pilnīgi neticās, ka gads jau tūlīt ir uz beigām. Jā, tagad viņš jau beidzies. Jā, un mēs šajā reizē gribējām paskatīties kaut kādām lietām par gada noslēgumu arī, ņemot vērā to, ka būs jauns gads. Bieži vien tas asociējās decembris ar to, ka nāks jauns gads, kaut kādas jaunas apņemšanās ir jāizveido, jātaisa saraksts, ko mēs izdarīsim varbūt iepriekšējā gadā. Es esmu pozitīva. Ko tu esi vairāk nekā tu plānoji. Jā, kaut kā tā aptuveni. Un arī mēs gribējām nedaudz atskatīties uz šo gadu. Plus pievienosim kādas mūsu arī atziņas šim gadam, kam mēs varbūt esam gājuši cauri, un tad paskatīsimies, kuru viss tas aizvadīs, bet lai svētais gars tiešām vada arī šajā sarunā, un tāpēc, lai tas arī kalpo par svētību tev. Es varbūt tādu mazu niansi par to, ko mēs esam sadarījuši mid podkastos, sākām ar podkastiem. Kopā mums bija, ieskaitot šo, ir 16 epizodes iznākušas. Man neticās, ka jau gads ir pagājis, bet vispār, jā, wow. Ok, labi, lai notiek. Bet mēs esam apskatījuši vairākas tēmas. 3 no tām pašā sākumā bija par identitāti, sākumā bija saruna, un tad jau mēs konkrēti skatījāmies arī uz rakstu vietām balstītām, ko Dieva vārds saka, kas tu esi Dievā. Tad bija arī tēmas par sievieti, par izskatu, par apģērbu, un tas bija tāds arī, tēma, kas ir Dantai ļoti tuvu, apģērbs, un tad bija arī 3 jautājumi, tā teikt, ja mēs plus mīnus iegrupējam, bija par grūtībām, par nogurumu. Tā bija īstenībā, es atzīšos, ka man arī bija tas periods. Es īstenībā nesen tikai pamanīju kaut kāds dažs nedēļas atpakaļ, ka gan Laura ir izgājusi no savas sezonas tās, ka bija kaut kāds tāds svārstības gan draudzē, gan, vispār tajā savā personīgā izaugsmē. Un es tā piefiksēju, ka īstenībā arī man ir, esmu izgājusi no tā. Ja man kaut kas pajautāja par to jautājumu, es tā, es aizmirsu, ka man bija tās grūtības īstenībā. Bet to vairāk varēja izjust uz mani nekā uz tev. Nepamanījām. Es nezinu. Vienkārši bija tāda sezona, kas mums mazliet kaut kur pārklājās par to. Pirms septembra, man liekas, bija, jo septembrī es paņēmu brīvu. Es atceros, ka pirms tam bija tāda sezona. Mēs bijām nometnē. Jā. Tas bija augusts. Augusts bija pīka moments grūtībām droši vien. Un, lai iziet ārā pēc tā vārda, man liekas, viss kaut kā nolīdzinājās. Un oktobrī mēs, septembris, oktobris, ka mēs esam atpakaļ ierindā. Jā, tāpēc mēs dalāmies ar to, ka mēs paši esam gājuši cauri. Un arī tāpēc bija tāds, gan skatījāmies uz grūtībām, gan arī par to, kas ir nogurs kristietis, bet tajā pat laikā mēs runājām arī par pateicību, cik svarīgi tā ir sastāvdaļa ne tikai grūtībās, bet arī vispār kristiešu ikdienas dzīvē. Un es kāpēc tad bumu uzradās? Tas bija gan nesen. Jā, mums bija par pirmā palīdzība, ne? SOS, kur bija tātad bailēs, uzvarās un uzvarai un miera. Tā teikt, aptieciņa. Kad izēju caur savu tuksnesim, tas jau es apmēram nojautu, kas jādara. Jā. Var rakstīt bumu. Un tad mēs apskatījām konkrēti, nedaudz papētījām arī Rutas grāmatu, kas ir tā kā atsevišķa piedošana. Tas būs nākamgad, jā. Jo es atceros ierakstu pēc. Jā, varbūt es biju varbūt citā. Es jau nākotnē esmu. Bet tas nevienskais vārds mums būs droši vien ieraksts par Rutas grāmatu. Tā nav slikdoma, jo gribējām jau kaut kādā nezinu, pacelt to. Jā. Tā bija, kur mēs skatījāmies. Tas ir no tiem taviem neizdarītajiem darbiem. Viens ir pieķerām. Jā, un tad bija 2 raidījumi arī par attiecībām, par sagatavošanos laulībām, un arī viens raidījums, kur tu viena pati prezentēji savu attiecību.
Viņam ir aizņemti. Bet par attiecībām, jā, par to tu prezentēji arī tādu savu ieskatu, kas, man liekas, bija arī svētīgi. Kopumā tad jā, bija šie raidījumi. Vispār arī mēs šajā gada ietveros uzrīkojām arī sieviešu konferenci, kas bija tāds liels arī izaicinājums. Es gribēju paskatīties, cik sievietes mēs apvienojām kopīgi šeit pat Liepājā, bet aizmirsu paskatīties. Bet es pieļauju 250, ne? Sievietes bija? Jā. Jā. Bija. Un mums bija ne tikai no Liepājas, mums bija arī no Viļņas draudzes atbraukušas, no pazīst draugu draudzes bija atbraukušas sievietes, un bija arī no Igaunijas lektoras atbraukušas arī, tā kā paldies Dievam, ka viņš saved kopā un ka māsas ved augt un tiešām stiprināties. Par nākotni to varbūt uz beigām, ja. Protams, kad kas vēl ir sieviešu tikšanās, kas ir jāpiebilst arī, un kas to varbūt tu vari vairāk padalīties to, ko tu mums bija arī tagad decembrī sākumā arī noslēdzošā šī gada sieviešu tikšanās, kur Dana dalījās ar nelielu uzrunu, un arī par to, ka tā varbūt īsumā tu vari paskaidrot par šīm sieviešu tikšanās, no kurienes viņas cēlušās un par ko viņas to papildinās, tā teikt. Jā, sieviešu tikšanās iesākās draudzē Golgāta, un tad mēs vienā brīdī sasniedzām tādu momentu, ka mēs sapratām, ka mums ir tā kā jāiet uz āru, ka mēs nevaram visu laiku tā kā tikai sevi, tā kā savas paziņas un tam līdzīgi, ka mums būtu forši, ja mēs varētu arī atvērt šo pasākumu kā atklātu vispār. Un tāpēc uzrunāju Lauru, un šīs tikšanās viņas kļuva kā vienkārši publisks pasākums. Un tā ir vairāk, tā ļoti dziļi skatās, tad tā ir tā evanģelizācijas doma, ka dot iespēju arī nākt meitenēm nesaist, teiksim tā, kuras vienalga, kurā draudzē viņas iet, vienalga. Labāk, ja viņas būtu arī tās māsas, kuras ir grūti uzaicināt, vai darba kolēģis. Mums bija tāda arī jautājumi pirms tam, vai drīkst uzaicināt savu darba kolēģi, viņai ir bail nākt uz draudzi. Ka sieviešu tikšanās ir meistarklases, ir tāda brīva atmosfēra, kad var nākt sievietes, un tieši tāpēc tad mēs esam arī šo platformu, teiksim, tā būvējuši par to, kad jebkura meitene, kur ierauga Instagramā šo reklāmu, ka būs, un mums mēneša pirmajā nedēļā plus mīnus, ja tas nav kāds īpašs gadījums, ka mēs pārceļam šo dienu, un mums ir otrdienās šīs tā tikšanās. Jā, tad šī ir tā platforma, kura, kā Dana teica, ir tāda brīvāka, nav tik piespies, lai kliedētu kaut kāds pieņēmums par kristiešu vidi vai kristiešiem vai draudzi vai baznīcu. Jā, bet, ka mēs sanākam kopā, kad reizēm ir tāda brīvāka atmosfēra, vai ne par to, ka konkrēti tas nav tā, ka mēs tagad diskutējam vai augam konkrēti par Dievu vārdu, bet kur ir, sveču, piemēram, meistarklasē ir bijusi. Es teiktu, ka tas tā kā miksējās, kad ir reizēm, kad ir tīri meistarklase, un kad mēs kaut ko daram ar rokām vai kaut ko uzcepjam. Un reizēm tas ir, ka tā ir kāda arī mācība, pamācība vai, grupu darbs, vienalga, kas tas varētu būt, ka tur ir tieši tiek pētīts no Dieva vārdu skatījuma lietas. Jo mēs nevaram īstenībā visu tā kā ielikt, un tas nav vajadzīgs. Mūsu mērķis nav tā kā apmācīt visas sievietes, kurām patīk sieviešu sabiedrība, bet ka tā ir šī vide, kurā tu vari justies droši un arī kaut kādas lietas iegūt. Bet īstenībā tā ir viena no tādām lietām, ko es sapratu par šo gadu, par šīm tikšanās, kuras notika, par to, ka reizēm arī tev nav vajadzīgs tā kā runāt vai kaut kur darīt kaut ko reāli ar rokām, ka arī šī svētība, ko Dievs ir ielicis kristiešu meitenēm, māsām, ja, ka tas rāda šo atmosfēru, un arī atmosfēra ir tas, kas dziedina, atmosfēra ir svaidījums, vai tas viss
palīdz mums, un tas mūsu ceļ. Reizēm nav vajadzīgs runāt, reizēm vienkārši, ka tu esi klāt, jo mēs esam atmosfēras nesēji, mēs esam Kristus gara nesēji, svētā gara nesēji, ka līdz ar to reizēm to var tik ļoti labi sajust, un man liekas vienkārši, ka to var tiešām sieviešu tikšanās to ļoti labi var just. Es negribu teikt, protams, ka mēs nedzīvojam pēc jūtām, bet reizēm ir vajadzīgs tāda brīva vide, ka tu netiec visu laiku mācīts un dzīts kaut kur un vienkārši, ka tu vari vienkārši būt tas, kas tu esi. Jo mums, ikdienā mums nesanāk droši vien, tā kā translēt vai kā lai saka, būt tādiem svētiem. Visu laiku mums tur nimps ir, mums tā nesanāk. Ka vide viņa pieprasa savu, bet kad šeit ir tā vide, kur lielākā daļa no sievietēm ir kristietis. Kā minimums cilvēks, kurš meklē, viņš ir dievgars, viņš tā kā aktivizēs un atsaucās uz vēl, uz slāpēm vienmēr nāk dievgars, tad līdz ar to tās tikšanās tāpēc arī ir tāds svētīts, domāju. Jā, un es arī piebildīšu par to, ka nereti ir sievietes, kas diemžēl ir vientuļas, vienas, un viņiem, piemēram, nav ar ko iziet uz kādu pasākumu, vai tas būtu, nezinu, teātris, vai tā pati kafēnīca, restorāns vai ko. Varbūt viņi neērti jūtās kādās situācijās, un teikt, ka mums arī bija restorāns noslēguma vakariņas, tad varēja, es dzirdēju tāds teiks, kad arī daudz grib, jo, aiziet uz restorānu, tur pabūt kopā, vai ne, vai kādas citas tikšanās reizes, kad vienkārši tas kalpo par tādu sadraudzību, kur tu vari piedzīvot, jo nevienmēr tu iesi uz kaut kādām no šīm meistarklasēm, jo, protams, cilvēks pēc dabas ir tāds, ka tev vajag kādu tā kā drošo to pametu, ko paņemt līdzi, vai ne? Kad mēs ļoti reti izliekam sevi vienu pašu ārpus komforta zonas, vai ne? Reti, jā. Ļoti reti. Tāpēc arī šī ir kā tāda iespēja, kur, protams, var nākt divi, tā var nākt viens pats, un arī tā vide ir tāda, ka tiešām, kad var sadraudzēties, mēs esam atvērti sarunāties, un mēs, protams, nekrītam katram ap kaklu, vai ne tā, bet tiešām tādi tie pasākumi, lai arī cilvēkiem un sievietēm būtu interesanti, un tas ir neatkarīgi, vai tas jau ir vecāka gada gājuma, vai atkal pusaudze, vai ne, vai atkal jau... Tas ir droši vien atkarīgs no tā drošības līmeņa. Jā. Un tas ir īstenībā tas mērķis, man gribētos, kad nāk tiešām vairāk arī kāds jauns meitenes, ka īstenībā tā ir, kā tu saki, kad mēs dzīvojam tādā ļoti... Es patiesībā caur šīm tikšanām arī redzu vairāk, cik ļoti sabiedrība ir ievainota, cik, sievietes ir tā kā, ir tās populārs termins trauma, jā, bet, tik un tā, ka vai ir aizvainojums, vai ir, es nezinu, kaut kāds nedziedināts lietas, cik ļoti patiesībā mēs esam tādi vāji. Mums ir vajadzīgs tā kā atbalsts, vai no kādas māsas, cik ļoti mums īstenībā mēs esam viens otram vajadzīgi. Mums sapcīt bija viens ieraksts arī par to, vai otrs cilvēks var palīdzēt. Jā. Kad patiesībā viens cilvēks, viņš nevar īsti tā kā, ir tāds teiciens, kad nevar pats sev no purva izvilkt, tā ir taisnība. Kad kā minimums, tu, kādam jānāk ir palīgā un jāpasniedz roka. Jā, cik ļoti mēs dzīvojam tādā ievainotā pasaulē, un arī, nevelti mēs esam tur, kur mēs esam, jo, vientuļās mammas, mēs paši esam daudz uzauguši izārdītās ģimenēs, laulības šķiršanās un viss, un tad, ja mēs tā iedzinamies šajā jautājumā, tad liekas, ka tas negatīvais kā ir vairāk patiesībā. Un tad, jā, un tad ir forši, ka tu atnāc uz sieviešu vakaru, un tu vienkārši, tev neviens tev neraust, mēs tā kā cenšamies, ir ļoti, gadās akūtas situācijas, bet bez bērniem ir šīs tikšanās, kad tev neviens neraust, tad tur nav bērniem. Jā, bērniem ir sava vide un sava vieta un laiks būt, bet sieviete, ka viņa varbūt vienkārši būt sieviete. Tas gan, jā. Būt laikā un vietā. Tas teiciens, ka visam ir sava vieta un laiks būt, bet, jā. Tas gan. Ok, kā mēs ejam, kā mēs skatāmies? Ko tu vispār, kā tev ir ar gada apņemšanās? Vai tu tādas praktizē vai nepraktizē?
Es iesaku, bet es pati. Man nevienmēr sanāk. Es īstenībā neesmu cilvēks, kurš veidotu tādus mērķus uz gadu. Jā. Man patīk sarakstīt darbus, kur ir jāizdara. Un reizēm ir tā, ka es rakstu izdarīt to, un tad es ķeksēju nost vai atzīmēju, kas ir izdarīts un kas nav. Okay. Un tāpēc man kaut kādā ziņā arī tas tāds interesants izaicinājums izvērtēt savu gadu. Jo, ja man nav šīs te schēmas, tad man ir grūtāk to izdarīt. Jā. Un tāpēc man palīdz, ka mums ir bijušas šīs tikšanās, un es decembrī biju vienā tādā retrītā, un īstumā tas man ir kāds skaits punkts, kas bija arī tieši decembrī pirms Ziemassvētkiem. Līdz ar to man šis gads kaut kādā ziņā viņu ir vieglāk izvērtēt. Es teikšu tā, ka šis gads ir bijis man ļoti produktīvs, var tā teikt. Okay. Es nesen atcerējos, kad bija man viens pagājušais gads, bija tāds emocionāli, man liekas, ļoti traģisks gads. Man liekas, pagājušais gads bija vienkārši šausmīgs. Viņš bija vienkārši traģisks, bet šis gads, es nevaru teikt, ka viņš būtu bijis emocionāli traģisks. Šis gads man ir bijis tāds, ka tieši tāds tā kā izaugsmes gads, jo es redzu vienkārši pēc tā, kad kaut kādas lietas, kad es mācos no jauna. Un viena atklāsmēm, ko es īstenībā sapratu caur sieviešu tikšanām, ka ir jāturpina darīt lietas. Un īstenībā es vakar arī biju klausījos vienu līderu tikšanos, un tur arī viena galvenā doma bija par to, ka disciplinēt sevi. Tev ir jābūt disciplīnai. Nevis tā kā, ka tu sevi tur iegrožo, bet to, ka tev ir kaut kāds rāmis, ka ja es 15 minūtes dienā daru to, un es to daru katru dienu. Tā kā es sev uzliku kaut kādus tādus. Un kaut kādā ziņā arī šis gads ir bijis tāds arī, kad es sevi ieraudzīju mazliet saprātāku. Labi, Dievam. Jā, tā nav no tām vieglākajām sadaļām, kad es biju pārliecināta sev, ka esmu ļoti disciplinēta. Es biju domājis, ka es neesmu tik ļoti konservatīva. Kaut gan es vienkārši šogad ieraudzīju, ka tagad gadu beigās esmu diezgan konservatīva. Diezgan. Un īstenībā tas tā interesanti, vai arī runājot, piemēram, par konferenci. Konference arī man palīdzēja tā kā ieraudzīt sevi vēl savādāk, jo es nebiju bijis kā runātājs nevienā no tādām. Tā nav tas notika manā draudzē, bet tas nenotika, tā nebija mana vide. Publikā nebija mani cilvēki, tādā ziņā, ka tie nebija ierastie cilvēki, kuriem bija paplašināts. Jā, un šī paplašinātā versija veido citu kombināciju. Tad, kad ir cita kombinācija, tad vienkārši jūties mazliet tā kā, ko es ieraudzīju tieši gatavojoties konferencē. Man likās, ko tu vari pateikt cilvēkiem, kuri jau tik daudz ko ir dzirdējuši. Jo mēs esam daudz ko dzirdējuši. Cilvēki, kuri tā kā atnāk uz pasākumu, uz konferenci, tā ir tā kategorija cilvēku, kur vienmēr kaut ko meklē. Jā. Un sanāk, kad, protams, vienmēr tur ir kāds, kurš tā kā, nejaušības pēc tur ir tā kā it kā uzradies, bet es gribu teikt, kad man bija šis jautājums Dievam, bet ko tad runāt? Reāli, vienkārši man liekas, ko es varu pateikt cilvēkiem? Es it kā saprotu kaut kādas lietas, ko es reāli redzu pēc fakta, un es saprotu, ko es lasu Bībelē. Un nevienmēr tas, ko tu lasi, ir tas, kas citiem šodien vajadzīgs. Jā. Varbūt man tas šodien noder. Es, piemēram, vakar sapratu vienu lietu. Es lasīju, es aizrāvos runāt, jā. Es pateikšu šito domu, tad tu varēsi padalīties. Bez kārtībā. Es vienkārši vakar lasīju Ecehela grāmatas no 40 tādas kodēļ 46. Es te tā pārskatu pēdējās divas. Es lasu par atjaunoto templi pēc trimdas, jaunais templis. Un tā ir tā kā, it kā vīzija, viņam ir, Ecehelam ir šie visas tās vīzijas daudzās. Un es lasu viena nodaļa kā templis, tur cik biezas sienas, cik augsti vārti, cik tur olektis un tam līdzīgi. Nākamā nodaļa. Jā. Cik tur jāiet, viņš tur mēra, cik tur viss garš un kaisties iekšpusē, cik telpas tur 37 un kur un kā. Nākamā nodaļa.
atkal tur par aprīkojumu, kā izskatījās, kādas tur granāti, kas tur vēl nezinu, kādas tur vāra, tur kaut kādas, un kas bija ar zeltu tur uztaisīts un viss. Un atkal, es skatos, nopietni, kad beigs. Jā. Tā ir vīzija. Es vienkārši domāju, es nesen arī vienu tādu, es nezinu, kurā kategorijā to ielikt. Tagad aizlikšu uz paralēlo. 2 salīdzinājumi stāsti. Jā. Ir Ecehēls, kuram ir vīzija, un viņš redz, kur viņam stāsta par to, kāds ir templis. Un par templi ir stāstīts 6 nodaļas. 6 nodaļas. Un tad es nesen, kaut kāds dažs nedēļas apkārt, lasīju par, kā Salamans tika iecelts par ķēniņu. Un tur ir interesanti lieta, ko es pamanīju. Man pilnīgi, labi, es neesmu gatavs produkts, bet es šogad mācos. Es šogad vienkārši pamanu tās lietas, ko es iepriekš nepamanīju. Tātad ir stāsts par to, kā Salamans tiek, Dāvids iedod savu mūli, ja? Es to pirmoreiz pamanīju. Tātad man personīgi liekas, ka tas nav nejauši. Dāvids iedod savu to mūli. Salamans izjāja uz mūļa, un viņš tur, kā viņš tiek sveikts, kādi tur 1000 upuri, un kā viss tur notiek. Un tad Salamans apsēžās savā krēslā, es vai to nosaukt, tronī. Viņš apsēžās tronī, un viņam tur ir lauvas, un viss, un zelts, un viss, un gudrība, un viss, viņš jau tam izgājis cauri. Sarunāja ar Dievu. Un nākamais teksts, kas iet tālāk tekstā nodaļas. Un tad viņš apsēžās, viņš ir kronēts tajā dienā, un viņš apsēžās tronī, un apnāk pie viņa 2 glika tulkojumā. Es teikšu, tas izklausīs skarbi. Man vienkārši laikam tas ir tas, kas, kāpēc gliks raksta tā. Tas nav mans, ja. Gliks saka tā. Un Salamans ķēniņš apsēdās savā tronī. Un ienāca 2 maukas. Kur viņām bija piedzimuši mazuļi, un viena uzgulās virs, un nomira mazulis. Un man tāds, tas ir pēc kronēšanas tajā dienā uzreiz. Viņš apsēdās pēc savas varenās kronēšanas, un ienāk 2 maukas, un dala bērnus. Un man likās, paga, stop, tas tā kā tāds, stop. Un tad ir Ecehēls, kur par templi ir stāstīts 6 nodaļas. Un man liekas, ka nav nejauši tas, kas tiek rakstīts. Un es īstenībā, es aizdomājos, tā ir tikai mana interpretācija par šo tēmu, par to, kas pazudināja Salamanu. Pēc būtībā viņa maucība. Viņam bija 1000 sievas. Labi, liekās sievas un viņa sievas, tur 700 un 300. Ka tā bija viņa īstenībā pirmā lieta, kas viņam bija jārisina, bija viņa paša reāla problēma. Man tas tā izklausās. Es nesaku, ka tas teoloģiski, es to neizlasīju, man vienkārši tas vārds, glika vārds, man viņš tā iecirtās vienkārši iekšā, kad es domāju, bet tas ir jocīgi. Un man tad liekas paralēli, kad Jēzus iziet tur, viņš pēc kristībām, viņu gars ievada tuksnesī, tad viņš nedabūja ēst, tur 40 dienas, un liekas tās cīņas, un tur vēlns uzreiz atnāk. Un ka man likās, ka īstenībā ka tā ir kaut kāda līdzīga doma, ka Salamans vienkārši saskārās pats bijis patiesībā ar savām kārdināšanām un ar savu, tas bija tā kā brīdinājuma zīme, pirmais signāls, tu tagad kritīs uz šo. Un viņš izpauž Dieva gudrību tajā jautājumā. Un Salamans jau pabeidz savu dzīvi ļoti labi. Viņš izmantoja gudrību, bet viņš izgāja šo sezonu cauri, kur bija, es teiktu tā, ka tās 2 netiklas, man tas vārds vieglāk izrunāt. Vieglāk nekā, jā. Es nezinu, tas vienkārši, godvārds, man gliks vienkārši ir okei. Bet man liekas vienkārši, ka viņš risināja pats savu problēmu, kur ir viņā ļoti dziļi iekšā. Jo viņš jau īstenībā Salamans, arī mēs pastamies tālāk. Labi, tas ir gadu pārskatājā. Šies man tik nesen, es nevaru. Un Salamans būtībā nopļāva Dāvida kā tēva audzināšanas sekas. Un Dāvids nebija viņam gluži kā tēvs piemērs, un viņš arī nebija varbūt kā labs vai kā vīrs labs. Labi, tur viņam bija nianses, ar ko viņam bija jāstrādā. Vienkārši, un Salamans pats piedzimā no mammas, kur Dāvids vīru, tā kā viņa savai potenciālai sievai nogalināja viņas vīru. Teikšu tā, tas bija izvērtības augstākais moments, kad viņš zaudēja prātu kaut kādā ziņā, viņš nogalināja savu labāko draugu. Un viņam piedzima pēc tam dēls, kur Dievs izvēlējās par ķēniņu. Tas nebija ne viņa pirmdzimtais,
vispār. Man liekas, tas arī viss kopā tik ļoti interesanti sajiet. Un Salmana pirmā problēma, ar ko viņš cīnījās, bija tas, ar ko īstenībā viņa tēva lietas viņš risināja tālāk. Tēvs bija arī, teiksim, tā bija tīra laulības pārkāpšana. Viņš vienkārši paņēma svešu sievieti, kas viņam, es nezinu kāpēc tā notikās, bet tas stāsts tik ļoti tāds. Jā, caurvījās, un kad tev nāks saskarties ar kaut kādiem pagātnes, kas tur ir ņemts līdzi. Kad tev ir gudrība, tad ņem un risini savu tēvu jautājumus. Tu esi to saņēmis, tu esi tikko kronēts. Un tas tā interesanti vienkārši tā kaut kā. Es arī aizdomājos par to, cik reizēm mēs kaut kādām lietām uzliekam pārāk lielu akcentu, kaut kādas lietas svarīgas nepamanam. Bet par šo jautājumu izteikt arī šajā gadā es saskāros ar kādu situāciju, kad es pamanu, kur cilvēkam ir atkal tā izvēle, tas kārdinājums vai rīkoties pēc savas, tā teikt, miesas vēlmēm. Kaut tu zini, ka dzimtā tev ir bijuši tādi jau apstākļi vai ne, un tādas situācijas, un es no savas puses redzu, tev ir izvēle, tu vari rīkoties savādāk, tu vari tā teikt mainīties vai ne, un atkal, ka es runāju par šo cilvēku daloties ar to, bet atkal, jā, man nav visas atbildes, kāpēc cilvēki reizēm vienkārši tiecās atkal vairāk uz savām ieskajām, dvēseliskām vēlmēm, bet atkal, tāpēc ir tas akcents, ko, labi, ka tu minēji šo lietu, kad mēs katrs saskaramies ar kaut kādām šīm problēmām, jeb kārdinājumiem, lietām, bet ka mums Dievs dod arī izvēli, vai nu mēs vēlamies to sakārtot, vai tikt galā ar to, pārskatīt savu sirdi, izskatīt, kas ir, tā teikt, mūsu dievi atkal. Vai ne? Jo tas nereti mūs var kalpināt arī kaut kādas pagātnes šīs apstākļi, jo mēs neviens neesam bijis, tā teikt, taisns, mēs neviens pats no sevis neesam meklējuši Dievs mūs vēl vilcis tuvāk sev, viņš ir tā kā savu mīlestību mums parādījis un izmaina mūsu sirds, un tāpēc, jā, kad Dievs atkal mūs atjauno, viņš grib, lai mēs vairāk, tā teikt, atbrīvojam savu sirdi no tādām nedievišķām kādiem melpiem, kas mūs kalpina, ka mēs esam atkal brīvi, ka mūs tas nekalpina. Un tāpēc ir ļoti svarīgi skatīties atkal uz šiem jautājumiem. Un, kad, manuprāt, kad arī gadā tāds atskats var palīdzēt skatīties, kam vispār es esmu gājusi cauri, vai ne? Kas ir tas, ar ko man vajadzētu varbūt nākamajā gadā vairāk paskatīties, izprast, izpētīt, un šie jautājumi, ar ko mēs saskaramies. Bet tā vispārīgi par gada tādiem, ja es tev uzdevu jautājumu un paskatoties uz mani, es neteiktu, varbūt, ka es esmu izteikts šis uzskaita vedis, tā teikt, vai ne? Excel mīlētājs? Jā, ir kaut kādas citas lietas, ko es tā teikt sekoju līdz tur finansēm, pierakstu vai ne gadā un paskatos, kam kas ko ir aizgājis, ne tikai gadā, bet katru mēnesi vai kaut kādas tādas lietas. Man ir tāda kārtība vairākas tādās ikdienas lietās, bet laikam man ir grūti sapņot vai kaut ko tā, kad es tur sarakstītu punktus un lietas, bet man ir tā, ka es dzīvoju pa gadu, es saprotu, es jau sen es vēlējusies izdarīt šo un to, un vienkārši es saprotu, ka šis ir tas moments, brīdis, kad to realizēt, tad es tajā gada ietveros, vienkārši skatos, vēlos sakārtot, vai ja Dievs uzrāda man kaut kādas lietas, ko nepieciešams tik galā raksturā, vai ne, tad ar to arī tikt kārtībā. Protams, es esmu rakstījuši šīs lietas, bet es atklāti pateikšu, man nepatīk vilkšanās, tāpēc man jau ir teiks, ka tev vairāk vajag sapņot un lūgt, prasīt, jo tāpēc tad arī realizējās, un varbūt es kaut kur sevī tajā ierobežoju, būtu forši šitas. Tas jau droši vien, ja tu to ieraugi tagad, tad tu esi gatava tagad. Varbūt. Īstenībā tas ir tā, ka es arī sapratu, ka tagad saki, ka, piemēram, tu no malas redzi, ka kādam ir kaut kāda lieta, bet viņš to tā neredz, kā tu to redzi. To svarīgi, un, teiksim, tās sakārtot kaut kādas ģimenes lietas. Jā. Varbūt negluži ģimenes, bet tās mantotās lietas. Jā.
kad nevienmēr tas cilvēks, tu viņam nevar to tik vienkārši pateikt, lai viņš redzētu. Jo viņš to tā neredz. Viņš to tā neredz, jā. Jo mēs jau īstenībā iekšēji mēs izvērtējam. Ja es darīšu to, nu labi, es uzņemos risku. Mēs īstenībā kaut kādā ziņā apzināti izvērtējam, tad sanāk, ka tas svaru kaus, ka es pieņemu nepareizu lēmumu, ka viņš bija smagāk, viņš ir tā kā vērtīgāks. Tā kā tu esi svērts un izsvērts, ka tu esi mīļāk. Tas nozīmē, ka tavas domas, viņas ir, kaut kādā ziņā vienā šajā nepareizā lēmumā, viņas ir bijušas. Kaut gan skatoties, man vienmēr bija sāpīgs jautājums par, vispār par netiklību un tādām lietām, kad es nesen lasīju, vienkārši nevarēju ātrumu atrast, kad Dieva vārds saka par to, ka tad, kad tu no mani novērsies, tad es tev tā kā ļauju iet tajā. Un tieši vārds par, tas ir, man liekas, salmām pamācībās, tur sākumā tieši par šiem te netiklībām, kad tu zini, ka tu ej nāvē, kad ir tā teica, ka netikli viņi izkrāsojās un sataisās, un ka tur tāds interesants teikums ir, par to, ka tad, kad tu pats novērsies no manis un neņem vērā manu gudrību un tam līdzīgi, tad es vienkārši tev atļauju to baudīt un iekost to auguli, un tad sanāk. Tas arī romiešos ir minēts par to netiklību un par tām lietām, ka viņi paši ir aizgājuši, ka viņi nav cienījuši tā Dieva gudrību un tāpēc, redzi, cilvēks it kā arī no vienas puses, redz, te ir tāds, ir garīgā pasaule. Man liekas, es, piemēram, šogad daudz lietas esmu garīgojis vēl vairāk. Es zinu, ka tas tāds bīstamības moments ir garīgot lietas, ka viss ir garīgi, bet tad, kad mēs skatāmies uz šīm tā kā neapzinātām lietām, kad es, piemēram, mana uzvedība, kā es sevi tā kā parādu, kas ir aizvot šīs te iepriekš minētās tematikas, kad īstenībā tā ir arī varbūt nerisināts garīgas problēmas. Tam bieži vien ir saka, ne jau mēs apzināti gribētu pārkāpt laulību. Kurš gribētu apzināti pārkāpt laulību? Es domāju, ka vesels, saprātīgs, dziedināts cilvēks nevēlēsies, jo mēs apzināmies to, cik ļoti mēs sāpinam otru cilvēku, jo bieži vien laulība tiek šķirta tāpēc, ka otrs cilvēks nespēja piedot. Piedošana nevar nākt, jo vienkārši tā ir ļoti liels pārdarījums. Un pēc tam mēs varam sev piedot. Es domāju, dziedināts cilvēks nevarēs, tāpēc kādā ziņā mums tik un tā ir kaut kādas garīgas lietas, kas mūs ved uz kaut kādiem lēmumiem. Un kāpēc to vispār sāk stāstīt par to, kad varbūt tā sapņošanas stadija atnāks tagad. Kad ir sakārtotas kaut kādas lietas. Arī, jā. Kad nebūtu bijis gatavs, ka tu īstenībā paskaties sevi iekšā, ka tev ir bijis kaut kādas bērnībā traumas, piemēram, tu esi vēlējies sapņojies pa lietām, bet tas nav īsti noļaujams. Šitais un arī kāda atklājums par to, ka īstenībā, es domāju, ka Latvijā daudz bērni, kuri dzīvā ap 80 līdz 90 gribēja, ka viņiem uzdāvina milzīgi tādu plīšu lāci. Viņi nesaņēma, un ir pagājuši 20, 30, 40 gadi, un meitenes, kuras jau ir mammas, viņas nopērk savam bērnam šo lāci, tāpēc, ka viņas īstenībā sev to grib. Es saņēmu to lāci, viņš ir reāli vairāk traucēklis nekā. Gan, bet tad, kad tu esi pieaudzis, tad tev viņš traucē, jo viņš tur ir savāds putekļus, kur tu viņu vari likt, viņš tur mētēs, viņš paliek netīrs, tu zini ar savām smadzenēm, ka tu viņu nevar izmazgāt, bet bērniem vispār neinteresē netīrība. Viņiem neinteresē, kad viņi, es redzu, kā mans bērns paņem līdzi rotaļlietu un iet uz bērnu laukumu, uz ielas. Viņš vienkārši met mantu un skrien viņai pakaļ. Un tas saucās plīšu lācis, mīļākais. Viņu uzmet augšā. Gultā. Jā, tieši tā. Pēc tam viņš ir gultā, tad viņš ir visur, tad viņi tur tiek nosūkāti ausis viņam. Kaut gan viņš pirms tam ir bijis Liepājas lielajā bērnu laukumā. Viņš pārdīts ar kājām, jo tāpēc, ka tā bija spēle. Tā bija spēle. Un bērnībā vienkārši tas iztrūks tev bērnībā, un tad viņi kompensē kaut kādā ziņā kā pieaugušais. Tad citi apsvērumi. Es paskatījos, kaut ko lasīju par jauno gadu un par tādām apņemšanās, un ten Bilijs Grehams minēja tāds citāts. Kāpēc mums patīk jaungada apņemšanās? Cilvēks pēc savas dabas veido, nojauc un atjauno. Mēs veidojam savas cerības, pēc tam piedzīvojam vilšanos un tad meklējam jaunas cerības.
Tāpēc mums patīk jaunā gada apņemšanās, vai ne? Ticība Dievam prasa atkal veidot no iekšienes uz āru. Nav jēgas strādāt ārpusē, ja iekšpusē ir sāpūs. Tas ir kaut kas līdzīgs, ko mēs arī runājām par to, cik svarīgi ir sakārtot savu iekšienu arī. Un patiesi ir par to, ka mēs uzliekam kaut kādas cerības, pēc tam piedzīvojam vilšanos, un tad, labi, ir izveidojuši kaut ko, cerēšu par kaut ko jaunu. Bet es skatoties uz sevi šajā gadā, īstenībā, tad, kad man bija grūtais periods, man vienkārši ir pierakstu atmiņu klāde, un man tur ir periods, kurus vienkārši tagad vakar arī skatījos kāds pieraksts. Un vienkārši caurstrāvoju tas čīks, un man pat pašai negribējies lasīt, un tad es domāju, tāds Dievs, tev tas viss ir jāklausās, tā ka man pašai negribās lasīt, kur es čīks, vai ne? Es vienkārši atzīstos, es neesmu perfekta, es mācos, bet īstenībā tagad, kad izejot caur tam periodam, tad paldies Dievam, ka tas arī periods kaut ko iemāca, un pat lielākā mācība, ka tiešām Dievs ir uzticams, jo viņš šajā gadā ir diezgan daudz jau arī man mācījis pārkāpt pāri. Klausīties manā čīkstēšanā, pēc tam palīdzēs man, tā teikt, pārkāpt pāri manai nedrošībai, un tas ir, ko šajā gadā es pamanījusi, tādu nedrošību un reizēm arī nepārliecinātību, kur vienkārši ir, ka mēs esam tie, kas sev limitējam, un tāpēc... Mums nākās īstenībā, kā mēs ātrāk varam augt, vienkārši pārkāpt pāri, paprast palīdzību cilvēkam, lai to varētu drošāk iet kādās lietās, un paldies Dievam, ka viņš svētīja šādiem cilvēkiem, kas var tevi izglītot, kas tajā sfērā jau viņam tas ir kā, kas tur ir, vai ne? Mums atkal tas ir vesels process, jā, bet personīgi šajā gadā es tiešām arī esmu novērtējusi cilvēkus, kad es arī paskatījos, kad jūs ar savu vīru man bijāt diezgan arī liela palīga tajā brīdī, kad man bija čīkstēšanas periods, un arī no draudzes kādi cilvēki, kas ar tevi var tiešām iestāties kopā un lūgt, un tev palīdz, tā kā iziet tam cauri, un kas ir cilvēki, kuriem ir slikta atmiņa. Bet lai vai kā, cilvēki tomēr mums ir vajadzīgi, un vienmēr viņi būs vajadzīgi, tā ir svētība. Es ātri vienkārši pārskrienot par grūtību un paguram jau minējām, esam runājuši un varat paklausīties tos atpakaļ, ka viņi ir bijuši, bet tās grūtības un pagrimumi tādi ir vajadzīgi, lai savā ziņā mēs apzinātos, ka ne jau mēs esam tie, kas visu spēj, bet mums ir tāda Dieva žēlastība vajadzīga un arī viņa dzīvais ūdens, lai mūs piepilda. Un ka tas caurstrāvājās atkal tagad, ka es cenšos, Dievs, es zinu, ka es bez Tevs neesmu nekas, būt tajā pazemībā atkal palikt. Un tā kā kad... Un es tieši šodien pamācības lasīju par to, ka gudrība mīt pazemīgajos atkal. Tā no viena no faktiem ir. Protams, bija sfēra šajā gadā arī finansiāli, kad mācījos kādas lietas, centos saprast. Un par to, ka atkal Dieva svētā gara dāvanas, kas ir dotas cilvēkos, man bijuši par celšanu, jo ir bijuši pravietojumi un atkal vārdi, kas tā teikt pavirza uz priekšu, atdzīvina to tavu fokusu un ka tu, lūdz Dievam centies izprast, protams, katrs pravietojums ir jāpārbauda arī ar Dievu vārdu, bet to, kad tas dod kaut kādu izpratni un atklāja atkal par nākotnes lietām kādas lietas, un tad tu saproti, priekš manis tas ir vairāk, ka es strādāju ar sevi. Tāda ikdienas sirds izpratnē vai atkal par to, kas man ir jāmācās, kur vairāk es saprotu, tiešām ir jālas Dieva vārds, jo to vienkārši ir jāsaprot. Ja mēs mācam citus, mums pašām ir jāmācās un jāaug.
Tas ir tāds kopējais, kam es esmu gājusi atkal cauri šajā gadā. Un, kas zina, kas ir nākošajā gadā, bet varbūt ir kaut kas tāds, ko tu gribi piebilst, ko tu šajā gadā mācījusies, kas tev ir tā. Jā, izmaiņas, kas man atsaucās tagad, es vienkārši arī piefiksēju par to, ka par pravietisko vārdu, ir dažādas tur tendences, ja, kad es īsumā pats saņēmu pagājušā gada beigās vārdu, kurš reāli kļuva reāls un dzīves un praktisks tieši caur, viņš kaut kā dabiski izveidojās un caur mīti pat, piemēram, realizējās. Dāvana, tātad, pravietis pateica, dāvana, kas ir man, es iepriekš nebiju nekad par to aizdomājusies, man kaut kā, es to sevī, es it kā nojautu, es kaut kādas lietas no bērnības, man ir kaut kāda principi, kādas grāmatas man, piemēram, ir patikušas un ko es esmu vākus priekš sevīm, ka es nekad nebiju īsti redzējusi reāli, tā kā priekš kam tas viss būtu bijis vajadzīgs. Mēs dzīvojam, un mēs neredzam, priekš kam es vispār bērnībā interesējos, piemēram, tur man vienmēr patīk, tur, svešvārdu vārnīs un kaut kas tam līdzīgs. Tas bija manas grāmatas. Un tagad, bija gadu atpakaļ tieši decembrī, es saņēmu vārdu par to, ka būs tieši, mācīt. Un es kaut kā, bet, it kā es apzinos par to, ka es daudz ko zinu, un es kaut kādas lietas māku, un arī tā kā īsts latvietis, ka, talanti rodās latviešiem no kurienes. No tā, ka viņi, piemēram, viņi nevar samaksāt par remontu kādam, jo viņi var paši to izdarīt, vai tev negrib pirkt tur kaut kādas zeķes sadītās, jo tu zini, ka tu taču skolā mācies, tu pats to izdarīsi. Tā ir tāda latviešu tendence, un man bija šis jautājums par to, ka tu esi tik talantīgs. Es redzēju to joku par to. Nē, es vienkārši esmu nabaks. Labi, tas ir tāds izvedojās. Jā, tā ir vienkārši platforma. Īstenībā nabadzība kaut kādā ziņā arī parāda to atklāja potenciālu. Jo, ja nebūtu bijusi šī nabadzība, iespējams, ka tāpēc arī bagātām valstīm kristietība nav īsti baigi populārā lieta. Tieši nabadzīgām valstīm, jo tad tu meklē ārēju resursus. Tu meklē vai sevī, kad es taču pats to varu, vai arī, es zinu, man tur ir draugs. Tātad tev attīstās šīs draudzīgās spējas, kad īstenībā uz nabadzības fona izaug daudz labas lietas. Protams, nabadzība kā tāda domāšana, viņa ir kaitinoša tiem, kuri brīvi no nabadzības, jo stils, kā tu runā, stils, kā tu iepērcies, tas ļoti kaitina cilvēks. Un arī teksti, ko mēs sakam, viņi pasludina, kas mēs esam. Vai mēs esam nabagi, vai mēs esam tur, bāriņi, tam arī viena no tām tēmām, ko mēs runājām. Kad, un reāli sākās gads, un es par šo gadu es reāli redzu, kad kaut kā aktivizējās. Es nezinu, man nebija pirms tam tik ļoti negaidīti izskanējis pravietisks vārds, kurš būtu reāli sācis uzreiz darboties. Tā vārda aktivizācija notika tajā brīdī, kad es to dzirdēju. Jo es pieminēju, reizēm pravietojumi tev izskan, bet reizēm tas piepildās tikai pēc gadiem. Jā. Tāpēc man ir reāli liecība par to, ka man pateica vārdu decembrī, un reāli īstenībā mēs jau bijām šajā, ka tas jau kā bija sagatavots, bet es to neredzēju. Un man tajā pašā sekundē vismaz vai atvērās acis vaļā. Tas bija kaut kā interesants, arī esmu šogad daudz vairāk pētījusi tieši Bībeli. Lasījusi arī pienācās. Es vienkārši, man reāli arī interesē tā lieta īstenībā. Es kaut kā arī caur tiem tulkojumiem, tas pats glīgs vai vēl kaut kas, es arī mainīju šogad, es sāku lasīt, no pagājušā gada beigās, es sāku lasīt tieši arī citu Bībeli, kur ir ar paskaidrojumiem. Es nomainīju savu 65. ierasto bez komentāriem, un īstenībā tas man palīdzēja ļoti garīgi izaugt. Un arī šīs gads ir bijis tas, ka cilvēki arī ir teikuši, ka tas vārds, kas tiek teikts, ka viņš ir kaut kāds savādāks. Un īstenībā es arī nonācu līdz papildus tam, ka es arī klausos visu kaut kādas lietas papildus. Es dzirdēju tādu domu, mācītāju vidē ir tāds, vai ne, kad mācītājs sludina vienmēr, un tad atbrauc kaut kāds tur no Amerikas, un viņš pasaka tieši to pašu domu, bet neskapēc tad tikai cilvēks tā dzird. Un es dzirdēju tādu domu, ka uzdevu cilvēku šo jautājumu vienā kaut kādā, neatceros kaut kur, un cilvēks atbildēja, viņš teica, tad, kad tas cilvēks, kurš runā publiski,
ka viņam šis vārds, ko viņš saka, ir gan dvēsele, gara miesa vienotība, jo augstāka vienotība ir šim vārdam tevī pašā, ka tu tici ar visu pārliecību, ar visām emocijām, jo no gara jau daudz lietas nāk, jo mēs esam garīgi, bet mēs kaut kā to tā. Ja tev pieslēdzas klāt arī emocijas un miestam, tad kad tu to izdzīvo, miesa tādā ziņā, ka tu izdzīvo, tu piedzīvo kaut kādu tur sakāvi un tu viņu uzvari, tad tu, kad par to runā, tad tas vārds aizsniedz daudz vairāk cilvēks. Īstenībā tā ir man šī gada arī tāda atklāsme, kad kāpēc ir jautājumi, kuri tā kā, piemēram, ir kaut kādas ierakstīja, kuri tā kā neaiziet, kaut gan tu pa to iededzies. Bet ir lietas, kuras aiziet tā, ka tā kā tas būtu jaunums kaut gan, ko mēs jaunu varam pateikt. Ko mēs jaunu varam pateikt? Neko īsti. Es nezinu. Tā jocīgi. Informācija kā nekad nav bijis baigi noslēgta, bet tajā pašā laikā, kā Dievvārds saka, kad ir kaut kādas lietas, kuras atklāsies tikai beigu dienās. Interesanti. Un šajā gadā, patiesībā par Dievu vārdu esmu daudz vairāk ieraudzījusi tieši tādus tā kā, tos kristālrežģus saucamos. Man patīk šie algoritmi, kristālrežģi. Man patīk tāds, it kā es pat varbūt neesmu tāda ļoti strukturizēta, es neesmu Excel cilvēks, es neesmu tabulu cilvēks, es nevelku tur kaut kādus tur analītisko šausmīgus datus, bet man patīk algoritmi, man patīk tāda domāšana, ka es redzu, ka, piemēram, ir 3 cilvēki bībelē, un ka viņiem domāšanas tas schēma rāmīts ir vienāds. Un ka rezultāts mēs varam redzēt, kas šeit notika, kas tur notika. Es šogad redzu daudz savādāk Dievu vārdu. Un īstenībā es domāju, ka tas nāk. Viens ir tas, ka tā dāvana viņa sagaida tevi, ja? Viņa sagaida tevi. Un patiesībā arī es teikšu vēl vairāk, ka iespējams, ka tā dāvana aktivizējās tieši tad, kad man to pateica, jo tur bija papildus vēl darbs veikts ar aizlūkšanām, ar dziedināšanas lūkšanām. Un kaut kādā veidā atbrīvošanas, kad mēs tiekam garīgi atbrīvoti, mūs atveras arī mūsu garīgās ausis un garīgās acis un mūsu sirds. Viņi daudz labāk redz lietas, kuras mums visu laiku ir bijuši deguna priekšā. Jo savādāk mēs vienkārši lasam cilvēks, kurš, es nezinu, ir cilvēki atgriežās dažādi, ja? Bet viņi neredz to, ko, piemēram, viņi neredz to. Bet tad, kad tu kļūst garīgi brīvs no savām visām, no kaut kādiem lāstiem, no kaut kādām saistībām, no atkarībām, no kaut kādas garīgās pasaules demoniskās daļas, tad tu vienkārši redzi savādāk. Jā, šis gads ir bijis kaut kādā ziņā interesants. Slāva Dievam! Man prieks, jo es tiešām arī redzu, ka tu esi tā vairāk uzdrošinājusies, un tiešām to, ko tu runāji, ir tāda dievišķa gudrība. Tas man prieks arī redzēt, ka viennozīmīgi ir tas, ja tu nebūtu, es diez vai saņemtos, vai ne, arī pieslēgties tādiem podkāstiem runāt, un cik ļoti, kad man nav problēmas, es varētu šeit vienkārši sēdēt un jau tev runāt, vai ne, lai būtu par to, kas ceļ atkal otru, lai tas otrs cilvēks iet savā aicinājumā, man tas tik ļoti tāda dērdz, lai cilvēki tiešām izprot to Dieva aicinājumu, lai viņi paskatās uz sevi, kas ir kāds, protams, ko Dievs dara, un kas ir atkal, kur mums pašiem ir jāpaskatās un jāizdara izvēle atlaist kādu aizvainojumu, kaut kādas pieņēmumus, ka mēs esam, kaut kādi šādi vai tādi, jo pats, ko tu domā par sevi, tu caurstrāvo, cilvēki, mēs arī pirms filmēšanas tu minēji šo faktu, vai ne? Un arī tagad par to, cik ļoti, ja tu pats tam to nesā, tam tici, tam ir tiešām, to cilvēki saprot, pilnīgi uztver savādāk, un ja tu to dari, arī, ja tu netici sev, ja tu esi pats pēc sevis tādā nicinājumā, nepārliecinātībā, tāpēc jau mums šeit ir svarīgi arī tas nosaukums pasaka identitāti Dievā, un arī tas, ko es minēju, varbūt vakariņās, vai ne, kad es nācu vienreiz mājās, un es vienkārši
Es biju laikam klausījusies arī kaut kādu podkāstu, un es tieši domāju, bet par ko man dēdz sirds, vai ne? Par ko, kas man ļoti gribās. Man tiešām es vēlos, lai cilvēki iet šajā identitātē par to, kam viņi ir radīti, vai kas viņiem padodas, lai viņi to dara no sirds, un ka viņi tiešām tā teikt atpako par to, ko Dievs ir atklājis, kas viņi ir. Bet es saprotu, arī man pašai nāks mācīties, vai ne, par šīm lietām, un es nesaku, ka es esmu ritīgi 100% iegājusi Dieva identitātē, bet, jā, es tajā, tā teikt, tas ir tāds mans slāpes, kurus lūdzu, lai arī Dievs man palīdz. Tā kā būt par daļu, lai cilvēki apzinātos, jo īstenībā tad, kad tu to dari, kas tev ir no sirds, par ko tu iededzies, man liekas, ka tā ir tāda pilnīgi cita pievienotā vērtība, un tu to varētu darīt pat, ja, nezinu, tev nemaksām, protams, šeit nav par naudu vai kādām šīm lietām, bet ka tā ir atkal tāda, kur tu nes svētību citiem, un tu dod to kaut kādu daļu no sevs aiz mīlestības, aiz prieks, no tā, ka tu pats esi piepildīts vai ne ar to, un tas vienkārši tā plūst ārā, un īstenībā, ja mēs cilvēki vairāk apzinātos, ka mēs esam paredzēti, vai ne, cik mēs daudz spētu dot atkal otram cilvēkam, tā jau ir draudz pat par sevi, ir par celšanu citiem, svētā gara dāvans ir par celšanu citiem atkal. Un tas bija tāds arī svētīgi, kad Dievs tā atklāja, un es, protams, ceru, ka tas ir mans pirmais punktiņš, lai es vairāk izprastu par šo identitātes jautājumu, jo nereti mēs varam par to runāt, bet tiešām nenes to garā, vai ne dvēselē, ka mēs tikai, tā pasakam, jā, identitāte, bet to var ļoti redzēt, kādā identitātē mēs staigājam. Bet jau īstenībā Dievs tā kā mums, tas tāds izaicinājums. Tā kā ir kā sadzirt no Dieva, kad tev ir problēmas ar identitāti, tad top projekts. Jā. Un tad Dievs īstenībā visu šo gadu ir vadījis gan tevi, gan mani vadījis tajā. Es 100% pārliecināta, ka mana identitāte ir vēl, viņi vienkārši formējās par šo gadu, tāpēc, kad īstenībā mēs publiskā vidē pasludinājām šo tekstu par to, kas tu esi Dievā, kāda ir tava identitāte, ka īstenībā Dievs, viņš vienmēr atsaucās uz, tā kā naktas vārdu pārbūt, nezinu, vai to tā var teikt, jā. Bet tas ir tāds izaicinājums, ja tu runā par kaut kādām tēmām, tas nozīmē, ka Dievs tāds labi, vai pastrādāsim par šo. Paslītēsim. Un īstenībā es esmu šogad arī pārliecinājusies, cik īstenībā viss cilvēku būtība ir ietverta tajā, kādā identitātē tu staigā. Un jo vairāk Dieva identitāte, Dieva gars ir tevī, jo vairāk kaut kāds, tas nenozīmē, ka nebūs gadā. Man ir bijuši šogad arī ļoti veiksmīgs sakāpes bijuši šogad. Esmu apzinājusies, cik ļoti tā ir vēl viena atklāsme par to, cik ļoti cilvēks runā tikai par to, kas viņā ir. Un kad ir lietas, kuras iznāk ārā, kuras, man kādreiz bija tāda domāšana, diezgan nesen vēl, ka cilvēks var kontrolēt savus tekstus. Virsējā līmenī, jā. Es tagad kontrolēju, ko es saku. Jā. Bet tad, kad ir kaut kāda situācija ārpus normas, tā kā ir papildus stress, ir, piemēram, kaut kāds pasākums, vai ir kaut kas, jā, piemēram, tev uz ielas apstādina policija. Es nezinu, katram tas ir savs, vai tev saplīst kaut kas, vai tu pazaudē naudas maku, vai tev uzskrien kaut kas virsū, vai tev vispār uzbrauc virsū. Kad ir šie apstākļi, kas ir nestandartā, no tevis iznāks ārā nekontrolēts. Nevar nokontrolēt to, kas tad iznāks ārā, kad pirmo reizi ar to. Un tāpēc Dievs strādā ar to, kad viņš stiprina to, kas ir, ko mēs tā kā slāpēm, ko mēs varam nokontrolēt ikdienā. Un tad ir tas tipa modernais triggers, ja uzrodās tev dzīvē kāds cilvēks, kurš tev tīk šausmīgi trācina. Un tāda nāk ārā šī te tava nekontrolējumā sadaļa, un es šogad ļoti to redzēju sevi, cik ļoti mēs nevaram kontrolēt, labi, citi var, es vienkārši, kā lai saku,
cik ļoti es nevaru kontrolēt to, kas ir manī par kaut kādām tēmām, kuras es vēl neesmu risinājusi. Un viņš iznāk ārā kaut kādā, neveiksmīgā brīdī, un tu domā, es savākšos, es cīnīšos, es neteikšu, un tam līdzīgi, bet tas nestrādā. Reāli. Es kādreiz klausījos, ir viens sludinātājs, neteikšu, varbūt uzvārdu, bet kurš runā ļoti daudz par tēmām, par to, ka tu nevari kontrolēt lietas, jo viņas kontrolējās miesā. Un miesa nevar nokontrolēt lietas, kas ir tevī iekšā, tā kā tavā domāšanā. Man īsti, es nebiju to, varbūt es to nekritizēju, bet es īsti nezināju, kas tas ir. Jo man likās, ka bet es taču nodzīvoju tik daudz gadus, un es kontrolēju visu, ko es daru, plus mīnus. Es tā kā tur nezinu, nelamāju cilvēkus uz ielas, vai ne, viņus tur sist vai vēl kaut ko. Bet tad, kad man atnāca mans triggeri jautājums globālais, es teikšu tā, es vienkārši tur izgāžos. Reāli. Es vienkārši domāju, ka Dievs pieslīpēs mūsu tās neveselīgās lietas tajā brīdī, kad mēs izaugsim līdz viņām. Un tāpēc ir cilvēki, kuri vienmēr laipni un maigi un tam līdzīgi, bet viņi varbūt nav gluži arī tādi kristieši, kas būtu mums arī par piemēru un paraugu visos jautājumos, tikai dažos, jo mēs, es vienkārši runāju varbūt vairāk par kristiešiem, kad ir kristieši, kuri ir neitrāli. Bet viņi arī nav īsti mums par paraugu. Pareizi? Tā ir man tāda versija par to, ka Dievs strādā vairāk ar cilvēkiem, kuri tā kā vairāk izaicina Dievu. Un tad tie cilvēki kļūst tādi skaļāki. Tāpēc, ka viņi iet sfērās, kurās īstenībā tā nav mūsu komforta zona. Tu uztver to domu? Dievs vairāk slīpēs un tu publiski iznāks ārā kaut kāds nelāgums, tad, kad tu vairāk grib toties Dievam. Kāpēc lieliem, nevis lieliem, bet kāpēc, piemēram, mācītājiem ir visapspriestākā un viss tā kā tur tik daudz visādas krīšanas, viņiem tur ir tas un šis un tas, un viņi to vēl nemāk un šito nemāk, un viņiem vispār laulīt galīgi garām bērni, vispār nekāda bla bla bla. Kad, ja mēs skatāmies tādiem redzamiem cilvēkiem, viņiem liekas, kurš ir vispār ideāls. Bet kāpēc tieši viņi mums ielic acīs, bet nevis mūsu kaimiņš, kurš aiziet Ziemassvētkos uz dievkalpojumu? Viņš ir laipns, viņš ir dāsns, viņš ir mīlīgs, tajā pašā laikā viņš, piemēram, garīgi ir ļoti vājš. Viņa lūkšanas viņš pat vispār nelūdz nekas. Bet viņš ir ļoti patīkams cilvēks. Un visi zina par viņu labas lietas. Jo tu viņu satiec citreiz dienā. Arī fakts, bet es domāju, ka tīri, kad kā garīgā cilvēka Dievs vairāk tā kā tev izvilksies ārā tās lietas, viņas būs bieži vien negatīvas. Jā, bet tas ir, es tajā apzinos, man arī bija nesen šāda situācija, un es tādu, baigi garīgā Laura, tu esi, ka tu tāds, un es vēl tieši man nācās kaut kur braukt, es tā Dievs lūdzu palīdz man, būt, jo es zinu, ka ir kaut kādas lietas, kas man triggerē, vai ne, un tas jau Dievam lūdzu palīdzību, lai es būtu mierā. Pirmās 2 dienas viss kārtībā, un tad sanāk, tev ir negulēts nakts, tu nevari kaut ko šitā, un tev uzreiz kaut kur jau bišķiņ iekšā bu. Jā, šīs tad lietas, un es tad tā atklāt arī, bet tev, baigi laustos garīgā, bet viss, es pēc tam atvainojos, un zin kā, bet tā ir tā, es arī teikt lasu vienu grāmatu mīlestība, kas ir mīlestība ceļš uz uzvaru, un kas tas bija par autoru Hēgins. Tā ir ļoti laba grāmata un arī par to, cik viņš runā par to, ka tā dievišķā mīlestība mūsos jau ir vienkārši reizēm tā miesa mūs ņem virsroku un jo vairāk mēs tā kā strādājam pie garba, jo vairāk mums tā kā atkal šis te miesiskais šīs pagātnes rīcības, reakcijas atkal, tā kā izmainās, tā kā viss ir kārtībā, tu neesi slikts kristietis, vienkārši vairāk strādā ar tām lietām, izprast, kāpēc ir tev tāda reakcija, vai tu centies izmainīt kādu citu cilvēku, vai ne, jo tu gribi, lai viņš tā un tā rīkojās. Un ir kaut kur, man liekas, tam balansam ir jābūt un izpratnē par to, kā atkal Dievs strādā ar tevi. Iekšēji. Jā, es īstenībā gribēju piebilst par to, ka mums ir arī tur kaut kādi komentāri par to, ko mēs runājam, kā mēs uzvedamies sabiedrībā, ka reizēm es teikšu tā, ka tas ir darbs cilvēks, ir sarežģīts.
Jo iedomājies, ka Dievs savu garu, kur viņš nevarēja, viņš pārklāja visu pasauli lielāks par to visu, viņš ieliekās iekšā cilvēkā. Un lai cilvēks, viņš ir ļoti, ļoti daudzšķautņains. Un tāpēc arī katrs jautājums atsevišķi tiek slīpēts un reizēm izlec ārā, ka man, piemēram, ir grūtības ar kritiku, piemēram, ka es nemāku to savaldīt. Tas jau nenozīmē, ka, ja mēs runājam, piemēram, un es ieraugu to Salamana vājo punktu, tas nenozīmē, ka es nezinu, ka man pašai ir daudz visādas lietas, kad tā kā tāda idealizēšana un tā latviskā vide, kas reizēm nav atbalstoši, kad tās lietas, es, piemēram, vēl nemāku ar kaut kādām lietām daudzām tik galā. Šogad es ļoti daudz ieraudzīju, cik daudz lietas es, piemēram, nevaru pacelt. Bet tā pašā laikā tas ir tā kā stimuls, lai vienkārši turpinātu. Un tāpēc es saņemu šo vārdu no Dieva, bet tik un tā turpinu, jo cilvēkiem to vajag. Arī ar visu to, ka man ir kaut kāds rakstura problēmas, kaut kādas sfēras manā dzīvē nestrādā. Tas, ka Dāvids ķēniņš, viņam bija varbūt ar bērnu audzināšanu, viņam bija varbūt mazliet tāds vājāks punkts, tā pašā laikā viņš bija labs piedošanā un izlīdzināšanās ar Dievu, un viņš arī ar cilvēkiem izlīdzinājās. Un viņš pārdzīvoja kaut kādas lietas, un viņam bija skaidrs sirds, kad mums ir kaut kāds, tas ir tas balans, jā, kad mēs nevaram visu būt ideāli, mums nav īstenībā Bībelē, nav neviens vispār ideāls. Neviens. Varbūt pirmais tā, kurš kur paņēma uz debesīm, un tur tikai viens teikums rakstīts. Tas ir mans izaicinājums. Jēzus, jā. Es domāju par to, ka, viņš bija kalpošanā 3 gadus. Labi, tas tā. Nē, Jēzus ir ideāls, bet viņš jau arī ir Dievs. Jā. Mēs runājam par cilvēkiem, Dievu radību, jā. Jā, par cilvēkiem, kad... Ideālie cilvēki. Cilvēks nebūs ideāls vienalga, vai viņam ir publiskā vidē kaut kāda, ko viņš sludina kaut kādas lietas, tik un tā mēs turpinām strādāt ar savu raksturu. Mēs arī publiskā vidē būs redzama kaut kādas nesmukas lietas. Viņas būs redzamas, un varbūt tieši mums reizēm vajag, lai iziet publiski, lai mēs beidzot tā kā ieraudzītu, jo mēs nevaram īstenībā tik vienkārši redzēt sevi no malas. Amen. Un kā turpināt rakstīt komentārus, tie, kas ir drosmīgi to darīt, vai ne? Mēs mācāmies būt drosmīgi viņus lasīt un pieņemt lēmumu, ko ar to darīt ar komentāru. Viņi jau būs, jebkurā gadījumā. Jā. Noslēgumā. Man varbūt tāds uz gada, jauno gadu, drīzāk tāds novēlējums vai tāds, nesāksim tur kaut ko baigi dzejot un ko. Es vienkārši lasīju no rīta arī Salamana pamācības un tur ir 11. nodaļā 18. pāns, varbūt tur bija par šo kas taisnību sēj, tas jau ar vienu veids ko labu, un 19. pantā ir taisnība spēcina dzīvē. Tāpēc man tāds novēlējums būtu jaunajā gadā, lai tu sēj taisnību sevī, lai sēj taisnību arī citos, un ka tu stiprinies šajā te patiesībā, ka tu balsties uz Dievu vārdu, ka tu iepazīsti to dziļāk, un lai tā ir tev par taisnību. Jā, jo mēs arī pieminējām iepriekšējā reizē par šiem šo karavīra apģērbu, un ka tas arī balstās uz Dievu vārdu, un tos aizsargāts, spēcināts. Un arī par to, ka, ja nereti vēl kāds liek šos mērķus un grib sasniegt kaut kādu dzīves laimi, un tas māca arī man, vai ne, kad ikdienā dzīvojot, varbūt nereti mēs gribam tur kaut kādas jaunākās lietas, vai arī cik ļoti daudz mūsu sociālajie tīkliem ietekmē, kur mēs varbūt neapzināmies, kur mēs gribam tiekties pēc kāda izskata vai pēc kādas dzīva šablona attiecībās vīram ar sievu un tā tālāk. Jūs paši zinat, par ko iet runa, bet kas ir arī labs atgādinājums man, arī no šī paša Bilija Grēhema tādiem citātiem, kad Dievs nekur neapsola, ka laime ir dzīves mērķis. Tas nav mērķis, mūsu mērķis ir paklausīt Dievam. Mūsu mērķis ir darīt Dieva gribu, un mūsu mērķis ir būt Jēzus Kristus mācekļiem.
Tā kā atcerēties šo pareizo fokusu, veidot sevi, pagremdēties Dievā, lai viņš izmaina šo ten sirdi, kas vēl kaut kur ir nocietināta, vai ne, kas ir kaut kur spītīga, un laikam tas būtu tas lielākais novēlējums atkal Dieva tautai, katram ikvienam, kas klausās, lai ir taisnība, Dieva taisnība ir tā, kas atkal virza un pārstāt savu nonicināt un atkal dzīvot Dieva žēlastībā, redzot Jēzu, kas stāv tev tieši blakus un ir līdzās tev. Tas būtu tāds. Pieliec vēl vienu punktiņu. Un mans novēlējums no tā, ko es redzu, kam, piemēram, es gāju cauri, ir tas, ka vienkārši turpināt darīt Dieva darbu. Mēs mēdzam iziet cauri sezonai, kad mums liekas, ka darbi nav vajadzīgi, ja tas nenes tādu, ka tas nenāk no mīlestības. Bet es redzu savā kristietībā to, ka reizēm mums ir jādara lietas arī, ja mūsos mīlestība jau tik un tā Dievs ir devis. Mēs vienkārši viņu kaut kā... Viņam ir iesīt mūsu sirdīs. Jā, viņi ir. Mēs viņu nemākam reizēm to tā atklāt, ka mūsu nepareizās prioritātes ņem virsroku, ka mēs izvēlamies, kā saka, gudri cilvēki ēst ne no tā koka, vai ne? Un no dzīves koka mums jāiemācās ēst, tāpēc, ka mums vide ir tāda, kāda viņi ir. Un reizēm viņi nav gluži stiprinoši, bet Dievs mums ir devis visus resursus, viņš mums ir iedevis savu vārdu un palikt uzticamiem savā ģimenē, savā kalpošanā, Dieva vārdu lasīšanā un dievišķās garīgās disciplīnās palikt, jo tas atvērs daudz vairākas lietas, daudz vairāk visu, kas ir cilvēkam pēc būtības vajadzīgs, ja. Tā neapsola kaut kādu Ferrari, bet viņa apsola to, ka tu saņemsi tādu mīlestību no Dieva, ka tev to Ferrari vairs nevajadzēs. Tā kā Dievs tev ir apsolījis visu, viņš tev arī visu tos, kas īstenībā patiesībā dziļi sirdī cilvēkam ir vajadzīgs. Kas patiesi tev darīs bagātu. Jā, pareizi. To teikt Billy Grahams? Salama pamācības tā kunga svētība dara cilvēku bagātu bez sevišķām viņa paša pūlēm. Tāpēc, lai cik varbūt vienkārši tas neizklausītos, vienkārši turpini būt tur, kur tu esi un iet cauri tām grūtībām un varbūt uz grūtībām neskatīties, ka tas cenšas tevi tā kā nospiest, bet, kā jau Billijs Grahams teicis, un visi citi īstie Dieva ģenerāļi ir par to, ka tās ir visas lietas, kuras, es domāju, pārbaudīju mūsu grūtībās, problēmas, mūsu visi triggeri, patiesībā palīdz mums caur to vēl vairāk ieraudzīt, cik īstenībā Dievs paliek uzticams un cik viņš mūsu mīlēja, kad mēs pat tiešām nebijām to pelnījuši. Tā kā, lai izdodas palikt dievišķajā teritorijā un tiekties Dievu valstību, jo pilnīgi viss ir priekš tā, lai mēs atjaunot attiecības ar Dievu. Amen. Amen. Esi svētīts un tiekamies jaunajā gadā.